apsveicu ar vinnētiem 25 latiem, un kā jūs sauc? Es esmu Lauris. Es esmu Lāsma. Vai jūs bijāt dzirdējuši par labajiem darbiem? Tas ir domāts kā portāls labie darbi tomēr. Dzirdēts ir par tādu. Un par Baldās lāpstas konkursu? Nē. Tātad jūs vienkārši gājāt garām, un kāpēc tieši jūs apstājāties pie šīs lāpstas un izdomājāt izlasīt, kas tur ir rakstīts? Ieinteresēja, ko šeit dara tāda balta lāpsta, jocīga pilsētas vidū. Un jūs paši esat no Bauskas? Jā. Jā. Ko jūs darīsiet ar laimēto naudu? Nu, droši vien kaut kā kopā pavadīsim laiku. Šeit bija cilvēki, kas jau piegāja klāt, pavisam tuvu pieliecās lāpstai, jau visu izlasīja, bet beigās viņi tomēr nepaņēma rokās. Kāpēc jūs domājat, tā varētu arī būt? Nu, droši vien nokautrējās. Domāju, ka tas kāds joks. Domāju, ka jā. Viņš drīzāk kautrējās. Bet jūs nevienā brīdī nedomājāt, ka tas ir joks, jūs reiz droši ņēmāt un... Nu... Es pat neizlasīju līdz galam. Es izlasīju, man likās, ka tas tā varētu būt. Jā, arī tas ir joks, tad tā varētu būt laba bilde vismaz pilsētas vidū ar lāpstu.